Varbūt, ka tādas perfektās diētas nemaz nav. Varbūt, ka katram asins tipam ir kaut kas, ko viņš ēd un funkcionē ar to ēdienu vislabāk. Tā jau ir diezgan sena teorija, bet nav diezko populāra. Tā kā dažus no asinīm var jaukt kopā, bet dažus atkal nedrīkst, citādi cilvēks nomirst, tad varbūt arī katrai tai asins grupai ir arī sava perfektā diēta. Piemēram, kāds varbūt ēd visu, ko redz, kāds izlaiž pienu, kāds ēd tikai augu valsts uzturu, kāds ir veģetārietis, kāds ēd tikai gaļu, kāds varbūt mēģina izdzīvot tikai ar elpošanu un sauli, kāds tikai ar augu valsts produktiem un zivīm, kāds keto diētu ievēro, kāds izvairās no cukura. Manuprāt, viena no lietām, ko mums vajadzētu ieviest, ir izmēģināt katru no tiem 8 veidiem, jo, ja mēs, piemēram, dzīvojam 80 gadus, tad 8 gadus pamēģinot pilnīgi visus veidus, mums paliek vēl 72 gadi, kur darīt tieši to, kas mums liekas vislabāk. Un kādēļ gan to nevarētu darīt arī skolās, piemēram, no 5. līdz 12. klasē, katru gadu pamēģināt vienu no šiem te veidiem ēšanas. Jā. Vienīgi šobrīd tā situācija ir tāda, ka viena konkrēta uztura industrija nodrošina gan ēdiena piramīdu, gan arī savus produktus, gandrīz katrā ēdienreizē, sākot no bērnu dārza līdz pat 12. klasē. Kādēļ viņiem tas ir izdevīgi? Tāda sajūta, ka viņi kaut ko mēģina pieredināt, lai kāds pirktu viņu produktus arī pēc tam, kad viņiem tos vairs nedod pa brīvu vai par maksu skolas ēdnīcā 2 vai 3 reizes dienā. Jā, tad tie ir jautājumi. Protams, tas ir tikai spekulācijas, bet izvēlēties mēs paši varam, un mans ieteikums ir vienkārši pamēģināt, jo gan cilvēki, kas ēd tikai augu valsts produktus, kā piemēram Rich Roll, kurš ir uzlabojis veselību un arī pabeidzis top 10 Ironman triatlonus, kā arī cilvēki, kas ēd tikai gaļu, kas saka, ka tas viņiem ļoti palīdz izārstēties, kā Jordans Petersons. Tā ka